Čau visiem! Šeit es neesmu Kristā un Lauras diemžēl šodien nav blakus, bet tas arī ir labi, jo šodien šis video, kā jau jūs saprotat pēc nosaukuma, ir mans pieteikums Lauras kanālam, jau Lauras konkursam. Tātad iepriekšējā reizē es uzvarēju un domāju, kāpēc gan nepiedalīties. Tātad es izlasīšu viņas konkursa noteikumus. Tātad man jāabonē viņas kanāls, tātad to es jau esmu izdarījusi. Ir jāspiež like video, tātad to izdarīsim. Es ielaikoju, un vēl ir jānofilmē un ieliec YouTube video, kur tu pastāsti, kā atradi manu kanālu. Tātad, tavu kanālu atradu pārībā, mēs kopā izdomājām tā kā taisīt YouTube kanālu, un tu man pateici, ka esi to izveidojusi, un labi, un jā, noteikti tavu kanālu atradu tāpēc, ka tu man to pateici. Tad bija parādi kādu DIY par ziemu, savus ziemas favorītus, vai kāpēc tev patīk ziema. DIY es netaisīšu, sorry, bet pastāstīšu manas favorītus. Tātad ziemā, tieši, kad sākās ziema, es aizgāju kādu veikalu. Vienkārši gāju apkārt, skatījos plauktiem un ieraudzīju kaut ko ļoti brīnišķīgu. Tie ir šādi spīdumiņi, ar ko var aplīmēt visu kaut ko. Un viņi ir atdalāmi ļoti vienkārši, viņi ir lipīgi. Un jā, man viņi iepatikās. Ar viņiem es aplīmēju manu maku, šādies. Un kā arī mammas driļu maku. Un ar viņiem var aplīmēt visu kaut ko, blāciņus, datoru un kaut vai rokturus, nezinu, visu kaut ko. Vēl ziemā man iepatikās pildspalvas krāsainās, kuras man atsūtīja no Anglijas. Man krustmāte. Jā, man krustmāte. Un liels paldies viņai un Lūkrī viņas sievu. Un viņa gāja piekolojumā. Un viņas ir krāsainas. Man patīk krāsainas pildspalvas. Jā. Tātad tie ir mani favorīti. Un jā. Tā kā favorīti man ir maz, es izdomāju, ka es pastāstīšu, kāpēc man patīk ziema. Ziema man patīk tāpēc, ka ir sniegs ārā, ir vēsi, man patīk vēsums. Un tas prieks, tas pikoties, var celt sniega vīru, šļūkt no kalna, ragavās. Un jā, tātad patīk. Vēl man patīk pavadīt laiku ar ģimeni. Un īstenībā tas ir visos gada laikos, katru dienu, katru stundu, katru minūti, katru sekundi un milisekundi, vai kā viņš to sauca. Un jā, vēl man patīk ziema tāpēc, ka var vilkt cepures. Cepures vēl var vilkt visos gadu laikos, bet tieši ziemas cepures ir visforšākās, jo tā mode, tas skaistums un man ir mājās ļoti daudz cepures, bet es parādīšu dažas no viņām, jo man viņu ir daudz. Tātad viena no cepurēm ir šis foršais lācītis, kurš man ļoti mīļš, un jā.
Tad man ir šī pūkainā cepure. Un viņa ir ļoti pūkaina un skaista. Ar austiņām. Tad man ir melna ar pumpiņām, ko man uzdāvināja vecmamma. Un jā, tad man ir šī cepure. Jā. Vēl man patīk nesāt šīs te čīpas. Tas ir skaistas un ļoti siltas. Un jā. Tātad, jā, tas ir iespējams viss. Un ceru, ka jūs šim video spiedīsiet like, subscribe mūsu kanālam. Kā arī ceru, ka Laurai patiks šis video un jā.